Nerūsējošais tērauds nav viss vienāds, un es varu tev to pierādīt. Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs runāsim par materiālu, kas burtiski šobrīd ir tev apkārt. Jā, visticamāk, dažu metru attālumā no tevis ir nerūsējošais tērauds. Tas var būt tavā virtuvē, slimnīcā, automašīnā vai pat lielā rūpnieciskā būvē. Nerūsējošais tērauds ir visur, un tas nav nejauši. Tas ir sinonīms izturībai, higiēnai un moturībai. Taču ir kāda svarīga detaļa, ko daudz ignorē. Ne visi nerūsējošie tēraudi ir vienādi, un ticēt tam var izmaksāt dārgi, ļoti dārgi. Nepareiza veida izvēle var izraisīt koroziju, materiāla bojājumus un zaudējumus. Tātad sāksim no paša sākuma. Kas padara nerūsējošo tēraudu nerūsējošu? Atbilde ir hroms. Ar vismaz 10,5% hroma sastāvā tērauds veido neredzamu kārtu uz virsmas, aizsarg plēvi, kas novērš koroziju. Un pats iespaidīgākais ir tas, ka šī kārta atjaunojas pati no sevis. Tas ir tas, kas ļauj nerūsējošajam tēraudam pastāvēt, rūsas novēršana. Bet tas ir tikai stāsta pamats, jo pastāv vesela nerūsējošā tērauda ģimene ar atšķirīgu sastāvu un pilnīgi atšķirīgu uzvedību. Un tieši tur sākās īstā spēle. Sāksim ar visbiežāk sastopamajiem, austēnītiskajiem. Tie ir tirgus mīluļi. Daudzpusīgi, viegli apstrādājami, izturīgi pret koroziju un parasti nemagnētiski. Klasiskākais piemērs slavenais 304. Tas ir nerūsējošā tērauda universāls. Tas ir katlos, izlietnēs, rūpnieciskajos tvertnēs, medicīnas iekārtās. Bet tas nav ideāls. Vides ar daudz chlora, piemēram, piekrastes reģionu vai baseini, var izraisīt koroziju. Te nāk tālāk 316. Un atšķirība ir tāda, ka tam ir molibdēns. Šis elements ievērojami palielina izturību pret koroziju, īpaši pret chlorīdiem. Un rezultāts ir tāds, ka tas tiek izmantots agresīvākās vidēs – ķīmijas, kuģu būves un farmācijas rūpniecībā. Bet, protams, tas maksā daudz dārgāk. Labi, bet vai ir vērts izmantot 316, tur, kur pietiek ar 304? Jā, pietiek, bet tas ir naudas izšķiešana. Tagad nopietns brīdinājums. 200. sērija. Šeit jums jābūt īpaši uzmanīgam. Šī saime tika izstrādāta ar skaidru mērķi – samazināt izmaksas. Un kā tas tiek panākts? Aizstājot niķeli, kas ir dārgs, ar mangānu un slāpekli. Līdz šim viss kārtībā. Problēma ir tajā, kas nāk līdzi šai maiņai. Mēs runājam par krasu niķeļa samazinājumu no aptuveni 8% līdz dažos gadījumos gandrīz 1%. Tas tieši ietekmē izturību pret koroziju. Un praksē jūs tieši vājināt to, kas padara nerūsējošo tēraudu par nerūsējošo – pasīvo slāni. Un vēl, šie ietaupījumi gandrīz vienmēr nāk kopā ar vēl vienu būtisku samazinājumu – hroms, kas no aptuveni 18% var samazināties līdz apmēram 13%. Tas nozīmē, ka jūs samazināt abus galvenos elementus, kas ir atbildīgi par materiāla aizsardzību. Un rezultāts ir tērauds, kas izskatās pēc nerūsējošā tērauda, bet praksē tam ir daudz lielāka iespēja korodēt. Un te parādās vēl viens bīstams aspekts. 200. sērijas tēraudi joprojām ir austēnītiski. Tas nozīmē, ka tie nav magnētiski. Tāpēc tas magnēta tests nedarbojās. Jūs varat domāt, ka pērkat kaut ko līdzvērtīgu 304 tipu tēraudam, bet patiesībā jūs iegādājaties materiālu ar daudz sliktāku veiktspēju. Bet tas nenozīmē, ka 200. sērija nav derīga nekam. To noteikti var izmantot, bet tikai tādās pielietojuma jomās, kur nav augstas prasības pret izturību pret koroziju un kur vide ir kontrolēta. Problēma rodas tad, kad to izmanto nepareizā vietā vai pārdot kā kaut ko, kas tā nav. Tad zaudējumi nāk un nāk ātri. Tagad parunāsim par ferītiskajiem. Tiem ir pavisam cita būtība. Tie ir hroma bāzes tēraudi ar zemu oglekļa saturu un lielākoties bez niķeļa vai ar ļoti nelielu tā daudzumu. Un tas rada divas svarīgas sekas. Pirmkārt, tie ir magnētiski. Jā, šeit magnēts pielīp bez jebkādām šaubām.
Un otrkārt, tie ir lētāki, un iemesls ir vienkāršs. Bez niķeļa izmaksas samazinās. Bet kā ir ar veiktspēju? Tie nodrošina labu izturību pret koroziju, īpaši mazāk agresīvās vidēs, kur nav pārmērīga chlorīda daudzuma. Tātad tie darbojas ļoti labi, ja vien tiek izmantot pareizajā vietā. Klasisks piemērs ir 430. Šo materiālu var atrast leduskapjos, plītīs, nosūcējos, apdares elementos, pat automobīļu detaļās. Un ir kāda interesanta nianse. Tā kā tas ir magnētisks, to bieži izmanto indukcijas plītīm paredzētu katlu pamatnēs. Praktiski 430 nodrošina lielisku līdzsvaru. Zema cena, pietiekama izturība mājas sniegštāpu lietošanai, bet te ir brīdinājums, jo tas nav paredzēts jebkurai videi. Nedrīkst pakļaut laikapstākļiem, jūras ūdenim vai agresīviem ķīmiskiem produktiem. Šādos apstākļos mazāks leģējošo elementu daudzums un niķeļu molibdēna neesamība padara to uzņēmīgāku pret koroziju, traipiem un bedrītēm. Vēl viens svarīgs punkts. Tas nav labākā izvēle sarežģītām metināšanām, jo var padarīt metināto zonu trauslāku. Un tad ļoti izplatīta tirgus kļūda ir aizvietot 430 ar 410. Vizualitātā tie ir līdzīgi un izmaksas dažreiz ir zemākas. Taču tehniski tas ir problēma. 410. tips ir apmēram 12% hroma, kamēr 430. tipam ir apmēram 16%. Šī atšķirība šķiet maza, bet tā nav. Tā tieši ietekmē izturību pret koroziju. Un rezultāts ir tāds, ka jūs ietaupāt uz pirkumu, bet vēlāk maksājat par priekšlaicīgu bojājumu. Tagad, ne visi ferītiskie tēraudi ir vienkārši. Ir pieejams arī modernākas versijas, piemēram, 444. Šeit stāsts mainās. Pievienojot molibdēnu un pat tādus elementus kā niobijs un titāns, tas iegūst daudz lielāku izturību pret koroziju, sasniedzot gandrīz 316 līmeni. Un tam joprojām ir divas priekšrocības. Tas joprojām ir magnētisks un nav atkarīgs no niķeļa. Tāpēc tas tiek izmantots prasīgākos pielietojumos. Karstā ūdens tvertnēs, siltummaiņos, apkures sistēmās, automobīļu izplūdes sistēmās, īpaši tur, kur ir chlorīdi. Taču izmaksas joprojām ir svarīgs faktors. Tomēr arī tām ir savi ierobežojumi. Ferītiskiem tēraudiem kopumā ir mazāka duktilitāte nekā austēnītiskajiem. Tas nozīmē, ka tie nav ideāli ļoti sarežģītām ģeometrijām vai pielietojumiem, kas prasa augstu sīkstumu. Bet tad rodas jautājums. Ja man tiešām vajag ļoti cietu nerūsējošo tēraudu, kas spēj griezt, izturēt nodilumu un saglabāt asumu, tad mēs pilnībā mainām tērauda grupu. Risinājums ir martencītiskajos tēraudos. Tie ir nerūsējošā tērauda ģimenes muskuļotie pārstāvji. Šeit parādās galvenais elements. Vairāk oglekļa. Ar hromu, augstāku oglekļa saturu un termisko apstrādi, piemēram, rūdīšanu un atlaidināšanu, šie tēraudi sasniedz ļoti augstu cietību un mehānisko izturību. Un rezultāts? Materiāls, kas paredzēts nodilumam, triecieniem un griešanai. Un jā, tāpat kā ferītiskie, arī tie ir magnētiski. Klasisks piemērs ir 420. Šis tērauds tiek izmantots nažos, ķirurģiskajos instrumentos, instrumentu rīkos, asīs, gultņos, visur, kur nepieciešams izturēt triecienus un saglabāt veiktspēju. Lielākā priekšrocība šeit ir skaidra – saglabāt asumu. Tāpēc martencītiskās variācijas ar vairāk sakausējiem elementiem, piemēram, hromu un molibdēnu, tiek ļoti plaši izmantotas profesionālajā nažmeistarībā. Kad nepieciešama precīza griešana un izturība, šis ir tas tērauda veids, kas tiek izmantots. Bet tam ir sava cena, un šeit daudzi kļūdās. Cietība nāk uz izturības pret koroziju rēķina. Martencītiskie tēraudi nav paredzēti agresīvai videi. Nekāda jūras ūdens, smagas ķīmijas vai pastāvīgas korozijas iedarbības. Un vēl, tie arī nav ideāli pielietojumiem, kur nepieciešama augsts sīkstums. Tas nozīmē, ka tie var būt jutīgāki pret triecieniem un pastāv risks, ka tie var lūst bez būtiskas iepriekšējas deformācijas.
Tātad martencītiskais tērauds ir lielisks, ja svarīgi ir cietība un nodiluma izturība. Bet citos gadījumos tas var būt nepareiza un dārga izvēle. Bet ko darīt, ja vēlaties labāko no abām pasaulēm? Tad jums visticamāk būs nepieciešams dupleksais nerūsējošais tērauds. Nosaukums jau dod mājienu. Mēs runājam par tēraudu ar dubultu mikrostruktūru. Puse austenītiska, puse ferītiska. Puse ferītiska. Ko tas nozīmē praksē? Tas apvieno labāko no katras grupas un nodrošina to visu kopā. Augsta izturība pret koroziju, īpaši pret bedrīšu koroziju un spriegumu koroziju, un ielaiks daudz augstāka mehāniskā izturība nekā tradicionālajiem austenītiskajiem tēraudiem. Jā, viņš ir magnētisks. Viens no zināmākajiem piemēriem ir 2205. Šis te ir praktiski nerūsējošā tērauda grūtākais līmenis. Viņš parādās tur, kur izaicinājums ir liels. Nafta un gāze, jūras platformas, cauruļvadi, celulozes un papīra rūpniecība, atklātas konstrukcijas un agresīva vide. Ja jums vajadzīgs tērauds pielietojumiem skarbā vidē, tad vērts apsvērt duplekso tēraudu. Un kāpēc tie darbojas tik labi? Tik labi, jo sastāvs ir izturīgs. Hroms, niķelis, molibdēns un slāpeklis – viss strādā kopā, lai izveidotu dupleksu struktūru. Rezultāts ir materiāls ar ļoti augstu izturību pret chlorīdu koroziju un mehānisko izturību, kas ļauj izmantot mazāk materiālu. Tas nozīmē vieglākas, efektīvākas un vēl izturīgākas konstrukcijas. Bet nesteigsimies, ne viss ir tikai priekšrocības. Dupleks nav universāls risinājums. Ļoti zemās temperatūrās, piemēram, tas var zaudēt izturību pret triecieniem. Ferīta fāze var padarīt materiālu trauslāku, un ir arī izmaksu faktors. Tas ir dārgāks un pamatot, pietiek tikai paskatīties uz tā sastāvu. Tātad izmantot dupleksu vienkāršā pielietojumā, kur 304 vai pat ferītiskais tērauds būtu pietiekams, būtībā nozīmē izšķēdēt naudu. Galu galā dupleks ir tas, augstas veiktspējas tērauds, kas paredzēts agresīvai videi, bet tāpat kā jebkuram inženiertehniskam materiālam, tam ir jēga tikai tad, ja to izmanto pareizajā vietā. Galu galā nerūsējošais tērauds nav tikai viens materiāls. Tā ir vesela ģimene ar pilnīgi atšķirīgām īpašībām. Un saprast to nav tikai teorija. Tas ir tas, kas nošķir efektīvu projektu no dārgas problēmas nākotnē. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, tad piesakies kanālam, ja vēl neesi abonējis. Uzspied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un ja tu esi ticis līdz šai vietai, es aicinu tevi apskatīt kursus, kurus mēs iesakām. Tad pavērsi savu mobilo tālruni pret QR kodu, kas ir redzams ekrānā, vai arī noklikšķini uz saites aprakstā par mūsu kursiem. Tur tu atradīsi Excel, 3D modelēšanas, AutoCAD, publiskās runas un daudzus citus kursus. Un tie ir kursi, kurus mēs, šī kanāla komanda, esam rūpīgi atlasījuši un varam apliecināt to kvalitāti. Un pastāsti man komentāros, vai tev jau ir bijusi kāda laba vai slikta pieredze ar nerūsējošo tēraudu? Jo inženierijā pareizā materiāla izvēle ir izšķiroša nozīme. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, uzspied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!